pilsētai vajag cilvēkus. Bez cilvēkiem tā vairs nav pilsēta. Tas ir ciems, un tad pēc tam viensēta un vienkārši tukša māja. Rīdzinieku skaits turpina sarukt, un ja mēs runājam par to, kādā veidā mēs varētu attīstīties, tad, viens domā par kaut kādiem investoriem, otrs domā par trešo valstu pilsoņiem, bet mēs domājam par Latvijas iedzīvotājiem, mēs domājam par demogrāfiju, kurā šobrīd ir vienā no zemākajiem punktiem. Cerams, ka tas ir zemākais punkts un zemāk vairs nebūs, kur krist. Tāpēc, mūsu galvenā priekšlikumu tēma, galvenais pamats ir tieši rūpes par ģimenēm. Un kādā veidā pilsēta rūpējās par ģimenēm, tādā veidā arī ģimenes atbild pilsētai ar visu to labumu, ko pilsēta gūst no katra nodokļu maksātāja. Un ja mēs aicināsim Rīgā ģimenes, un ja mēs solīsim, ka mēs par šīm ģimenēm rūpēsimies, lai tā būtu viss nepieciešamais dzīvē, un lai nebūtu jāstāv ar izstieptu roku, tad šis ir pabalsts ģimenēm, ko nodrošina pilsēta. Šis ir piedzimšanas pabalsts, kur pilsēta sveic katru jaunu rīdzinieku ar pavisam Rīgai atbilstošu un absolūti nelielu summu, 2000 eiro vienreizēju pabalstu. Un tīri simboliski, protams, šo pēdējo notikumu gaismā ir arī rūpes par tiem, kuri nokļuvuši nelaimē. Mēs noskaidrojām šodien no mūsu jautājumiem, ka Rīgā nav paredzēts joprojām nekāds budžets šādām situācijām. Mēs arī tikāmies ar civilās aizsardzības pārvaldes vadītāju. Mēs saprotam, ka Rīgā nav plāna, kas notiks, ja nedod Dievs kaut kas tāds notiktu vēlreiz. Un ja šo dzīvokļu skaits būtu lielāks, mēs runājam par Bauskas 15. Mums joprojām nav ne plāna, ne krājumu, mēs vispār domājam par kaut kādām patvērtnēm un pat vēl neesam tās aprīkojuši, kad mums notiek konkrēti civilā katastrofa un mēs neesam tam gatavi. Rīgai ir jādomā par cilvēkiem, nevis par dzelžiem, par betonu, par laipām, par 30 000, par krustojumiem, kuri jāpēta, bet par cilvēkiem. Un kāpēc jūs negribat domāt par cilvēkiem? Tāpēc, ka tur nevar nočiept no tās naudas, no pabalstiem. Tur nevar neko sadalīt. Tieši tāpēc jums nepatīk domāt par cilvēkiem.